Un man šķiet, ka šodien tas, ko dara Krievija, ir slikti. Tas, ka viena valsts iet un anektē citas valsts teritoriju, ir slikti. Bet ir jāapzinās viena lieta. Tur, kur notiek revolūcijas, tur ir saucamais bardaks. Tur ir ļoti sarežģīta situācija. Un katrā revolūcijā gadās tā. Pievieno teritoriju vai noņem teritoriju. Krievija šīs revolūcijas procesā saprata, ka viņi visdrīzāk jūtas apdraudēti, jo Sevastopolē viņiem ir nozīmīga kara bāze. Un viņi redzēja, ka ja tie, kas šodien ir uzvarējuši revolūcijā, nāk pie varas, tad viss var kļūt ļoti bīstami, jo viņi ir gatavi lietot ieročus un visdrīzāk sāksies militārs konflikts. Agri vai vēlu. Viņi rīkojās apsteidzoši. Lai nenonāktu līdz militāram konfliktam, viņi nolēma anektēt. Vai tas ir labi? Tas ir slikti. Bet, kā jau es teicu, tas jau nenotika gaišā dienas laikā. Tas notika, izejot no tā, ka Ukrainā notika revolūcija, un Ukraina, diemžēl, šodien ir tādā pārejas periodā, līdz tiks ievēlēta likumīga Ukrainas vara.